Ir tāds uzņēmums Palantir, kas vakar reportē savus 3. ceturkšņa finanšu rezultātus. Un tie ir lieliski. Kas tad investoriem iepatikās Palantir rezultātos? Pirmkārt, viņi reportēja lielāku nekā paredzēts 30% apgrozījuma izaugsmu. Otrkārt, peļņas rādītāji bija labāki nekā prognozēti. Un treškārt, viņi iedeva labāku prognozi nākamajam ceturksnim. 3 magic lietas, kas gandrīz vienmēr aizsūta akciju jaunos augstumos. Palantir akcija šodien jau plus 20% vienā dienā. Palantir uzņēmums darbojas Artificial Intelligence jomā, viņiem ir būtiski klienti ASV valdība un uzņēmums audzējas apgrozījumi jau 5. gadu pēc kārtas. Pēdējo 2 gadu laikā uzņēmuma akcija ir izaugusi jau par gandrīz 500%, un daudzi domā, ka tas ir burbulis un tālākā izaugsme vairs nav iespējama. Kā domā tu?